centra partija, kas es pieņemu, ka koncentrējās tikai uz Rīgas centru un neko citu. Numur 8 ir progresīvie. Komentējot ziņu par bojāgājušajiem pēc Izraēlas veiktā raķešu trieciena Beirūtē, Rīgas domas deputāte Zane Pūpola vietnē X Izraēlu salīdzināja ar Krieviju, abas nosaucot par teroristu valstīm, kas iebruk citās valstīs. Ierakstam vēlāk sekoja partijas līdzpriekšsēdētāju komentārs partijas vārdā norobežojoties no šāda apgalvojuma. Pēc šiem ierakstiem partijas valde saņēma 3 partijas biedru iesniegumus par izstāšanos no partijas. Latvija pirmajā vietā, numur 1 kandidāts, protams, ir kurš gan cits? Ainārs Šļiesars. Lūdzu, ej pensijā. Tu neesi pelnījis pensiju, bet lūdzu, ej pensijā. Tu vēl neesi sasniedzis pensijas vecumu, bet lūdzu, ej pensijā. Ej prom. Viņam ir miljons bijušās partijas, un 2 no tām laikam ir parādā ap 800 000 eiro. Ko viņš vēl nav atmaksājis? Ko tās partijas nav atmaksājis? Viņš kā partijas līderis nav atmaksājis. Latvija pirmajā vietā ir viņa 8. partija. Šlesera 2 iepriekšējās partijas, kas pārkāpa likumu, valstī joprojām ir parādā 860 000 eiro. Par daudz par Aināru runājam.